Ieva Vērzemniece, atbildīga par daudzdzīvokļu māju programmām Latvijā, kas ir Altuma pārziņā. Tātad šodien es esmu aicināta runāt par jauno atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Par programmu. Programmu apstiprināja ministra kabineta noteikumu veidā īsi pirms pagājušā gada Ziemassvētkiem. Un šī programma tiek finansēta no Eiropas Savienības struktūra fondiem 21. un 27. gada plānošanas perioda. Jā, jūs vaicāsiet 21, 27, vai tad šodien nav 25. Jā, ir, nu tā mums iet. Neatkarīgi no tā, programmas finansējums ir pietiekami liels, 171 miljonus un ar pusīti. Un šīs programmas ietvaros īpaša kabatiņa ir atvēlēta arī Latgales plānošanas reģionam. Esmu 5 gadus jau Altumā, un principā šī būs 3. programma, kuras ieviešanā es līdzdarbojos. Ir 1. programma, kuras ietvaros mēs sniedzām atbalstu 623 mājām un pabeidzām 23. gada nogalē. Tad ir atvesļošanās un noturības mehānismu programma, kuras sauc par 2. programmu, kuras realizācija šobrīd notiek. Un tātad šī jau būs 3. programma, kuras realizāciju un pieteikumu iesniegšanu mēs uzsāksim martā. Šīs programmas ietvaros atjaunoto māju skaits plānotais ir 439 mājas. Nu, tas tā, rēķinot, ja vajadzīgi cipari, rēķinot vidējo apmēru projektiem, kas tika iesniegti iepriekšējās programmās. Un ieviešanas periods, kā jau es teicu, martā vērsim vaļā, par datumu šobrīd vēl domājam. Un jāpabeidz programmas ieviešana ir līdz 2029. gada decembrim. Programmas nosacījumi. Līdzīgi kā 2. programmā, galvenais programmas nosacījums, lai māja arī kvalificētos šim te atbalstam no Eiropas Savienības, ir tātad šo pasākumu rezultātā ir jāsniedz 30% kopējās primārās enerģijas ietaupījums, tātad 30%. Atšķirībā no 2. programmas, šīs programmas ietvaros pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas. Līdz ar to mums pišķiņi atvieglojās ar tas, jo 2. programmā PVNs bija neatiecināmā, līdz ar to mums, tā arī mājām nācās mocīties un arī būvniekiem sadalīt tāmas 2 daļās - attiecinamā tāma un neatiecināmo izdevumu tāma. Atbalsta apmērs ir 40 līdz 50% no attiecināmo aizdevuma apmēra. Svarīgi ir piebilst to, ka šis atbalsts tiek izsniegts pēc projekta pabeigšanas, visu izdevumu veikšanas un mērķa sasniegšana. Tātad galvenais mērķis ir vismaz 30% kopējās primārās enerģijas ietaupījums. Vēršu jūsu uzmanību uz to, kas ir atšķirība no pagājušās programmas, tas, kad šis atbalsts tiek rēķināts no saņemtā aizdevuma apmēra. Tātad no tā aizdevuma, kuru jūs saņemsiet bankā vai Altumā attiecināmo izmaksu sekšanai. Un šeit ir jau bišķiņ tuvāks šodienai datums 31. marts, ja programma ir jāpabeidz 29. gada beigās, tad projekti ir jāpabeidz līdz 31. martam un visai dokumentācijai jābūt iesniegtai Altumā. Šeit neliels ieskats Latgales plānošanas reģiona kabatiņai. Zinu, ka esmu Vidzemē, bet tomēr, lai ziniet, tad 10 miljoni no šiem 171,5 miljoni tiek atvēlēti Latgales plānošanas reģionam, un daudzdzīvokļu mājas no šī reģiona varēs saņemt atbalstu maksimālo 80 000, arī tad, ja sasniegtais mērķis būs 10 līdz 29% kopējās primārās enerģijas ietaupījums. Un atbalsta apmērs mājai šādā gadījumā no šīs kabatiņas būs 40% no attiecināmo aizdevuma apmēra. Kā tas atbalsts izskatās un izstāstīšu tagad. Tātad, principā, tāds varbūt jums svešs vārdu salikums, bet principā, lai jūs zinat, ka tāds kombinēts finanšu instruments, kāpēc kapitāla atlaide šis atbalsts tiek piesaistīts aizdevumam, ir tieši tāpēc, ka šis atbalsts tiek novirzīts aizdevuma daļējai pamatsummas dzēšanai. Tātad vai nu ir projekta realizācijai jūs saņemat bankā aizdevumu, un šim bankas aizdevumam tiek piesaistīta Altuma garantija,
Šajā momentā gribu piezīmēt to, ka bankas par bankas aizdevumiem, es saprotu, kolēģi no bankām šodien runās, un bankas finansējot šos daudzdzīvokļu māju renovācijas projektus, jūs redziet, jā? Okay. Piesaista arī altuma garantiju, un garantijas prēmija ir 0% visā garantijas darbības laikā. Līdz šim otrajā programmā bija nosacījums tāds, ka pirmās 5 gadi ir bezmaksas garantija, un no 5. gada ir jāmaksā komisija, bet jaunajā programmā šī garantijas prēmija ir 0. Ja tomēr daudzdzīvokļu māja lemj par aizdevumu saņemšanu altumā, tad uz visiem klientiem attieksies vienādi nosacījumi attiecībā uz finansēšanas procentu likmi, un tā būs 3,9 fiksētā procentu likme uz visu aizdevumu termiņu līdz 20 gadiem. Iepriekšējos slaidos stāstīju jums, ka kapitāla atlaides apmērs ir 40 līdz 50%, un šeit tad redziet, kā viņi sadalās. Tātad gadījumā, ja tiek sasniegts mērķis, šis 30% kopējās primārās enerģijas ietaupījums, un veids, kā tiek renovēta māja, principā tiek apmesta fasāde, ejot šo te nosacīt lētāko variantu, tad kapitāla atlaides apmērs, šis te atbalsta apmērs būs 40% no attiecināmo aizdevuma. Savukārt, ja tiek uzstādīta ventilējumā fasāde visā pa mājas perimetru, un ir sasniegts šis mērķis, tad atbalsts ir 45%. Savukārt, ja, un šis ir tas interesantākais jautājums, ja tiek realizēti 3 kvartālā esošas mājas, tad katrai no mājām šis atbalsts ir 50%. Un tāds pavisam jauns, inovatīvs piedāvājums ir arī 50% atbalstu saņems tās mājas, kuras savā renovācijas procesā uzstādīs rūpnieciski ražotos koka karkases paneļus. Piebildīšu pie koka karkases paneļiem arī to, ka šobrīd ministra kabineta noteikumos, kas tika apstiprināti īsi pirms Ziemassvētkiem, tātad pat nepilnus 2 mēnešus atpakaļ, šobrīd jau ir tiesību aktu portālā izsludināti grozījumi publicēti, kas nosaka to, ka šīm pirmajiem 10 koka karkasa pilotu projektiem, kas uzstādīs šos koka karkases paneļus, pienāksies vēl papildus kapitāla atlaide katram 150 000 apmērā, bet ne vairāk kā 70% no šīm te izdevuma apmēra. Jāteic, ka šie noteikumi, šie grozījumi vēl nav apstiprināti, bet tātad pirmajiem 10 iespējams būs vēl lielāks šis atbalsts nekā šobrīd prezentācijā minēts un kā šobrīd ministra kabineta noteikumos tiek paredzēts. Kādi tad ir nosacījumi mājai? Nosacījumi mājai ir tādi, ka daudzdzīvokļu mājā būtu jābūt vismaz 3 dzīvokļiem. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus gan sadarbībā ar Altumu primāri pārstāv juridiska persona, kuru daudzdzīvokļu māja ar balsojumu ir pilnvarojuši. Šī pilnvarotā persona ir juridiska persona, un bieži vien tā ir dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība vai arī apsaimniekotājs. Svarīgi pieminēt arī to, ka, ja nu gadījumā jūsu kaimiņos mājā ir dzīvokļu īpašnieks juridiska persona vai arī kāda fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, acīm redzami veic saimniecisko darbību, tad attiecībā uz šādiem dzīvokļu īpašniekiem attieksies Eiropas komisijas nosacījumi attiecībā uz valsts atbalsta maksimumu, valsts atbalsta minimis aprēķinu. Tas nenozīmē, ka šāda māja nevar kandidēt un pretendēt uz atbalstu. Viņa var vienkārši šīm juridiskajām personām, dzīvokļu īpašniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem vajadzēs aizpildīt pāris pieteikumus, pāris informatīvus materiālus vairāk nekā dzīvokļu īpašniekiem parastajiem. Ļoti svarīgs nosacījums mājai ir tas, ka pēdējā gada laikā maksāšanas disciplīnai ir jābūt tuvu izcilai, tātad nedrīkst būt kavēti pēdējo 12 mēnešu maksājumi vairāk kā 10% no izrakstītiem rēķiniem.
Līdz ar to, cik ir izrakstīts, tik samaksāts. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tīri, lai pārliecinātos un gūtu to pārliecību, kad šī aizdevuma atmaksa gan bankā, gan, ja tas ir arī altums, notiks šajā ilgtermiņā labā kvalitātē. Protams, mēs saņemam arī jautājumus par to, ka bieži vien mājās ir šie vēsturiskie parādi izveidojušies, un kā tad darīt, vai tie ir jāskaita klāt pie šiem 10%? Atbilde ir tāda, nē, viņi nav jāskaita, bet vismaz mēs Altumā, izvērtējot projektu atbilstību, mēs vaicājam pilnvarotām personām, lai skaidro šos te vēsturiskos parādus un kā ar viņiem cīnās un kā viņus plāno atgūt. Protams, varbūt pat svarīgākais nosacījums mājā ir tas, ka visa pamatā projekta iesniegšanai, projekta pieteikuma iesniegšanai, projekta realizācijai mājas dzīvokļu īpašnieka lēmums, un tātad lēmumam par projekta realizāciju, par aizdevumu saņemšanu bankā vai pie Altuma ir jābūt pieņemtam lēmumam atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam. Kas tad ir attiecināmās izmaksas? Ko var iekļaut šī projekta realizācijā? Principā viss, kas ir saistīts ar mājas energoefektivitātes uzlabošanu un arī ar ilgtspējas uzlabojumu aktivitātēm. Pa vidu nāk vēl arī labajā stūrītī ir norādīti dažādi pēdiņās ielikti nosaukumi, nenodarīt būtisku kaitējumu, klimata drošināšanu un tam līdzīgi. Tas ir Eiropas komisijas nosacījumi horizontāli visām programmām. Līdz ar to šiem projektiem attieksies arī dažādas nosacījumi, kas obligāti ir jāievēro būvniecības procesā. Protams, arī projekta vadība, autoru uzraudzība un būvuzraudzība un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas izmaksas, bet attiecībā uz projektu vadību un tehnisko dokumentāciju būs nianses, kuras lūdzu ņemt vērā, plānojot un aprēķinot šo te projekta izmaksas un iespējamo kapitāla atlaidi, jeb Eiropas atbalstu, ko jūs varētu saņemt. Un vēlreiz akcentēju, pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināma izmaksa šajā te programmā. Vēl nedaudz detalizētāk par nosacījumiem, kas saistās ar attiecināmām izmaksām. Projekta vadības izmaksas ir ne vairāk kā 3% no projekta attiecināmām izmaksām, tad ir izmaksu ierobežojums attiecībā uz projekta vadību. Vēl viena lieta ir tāda, ka tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un projekta vadības izmaksas ir tās izmaksas, vienīgās izmaksas, kas var rasties pirms līguma parakstīšanas ar Altumu. Bet tās nedrīkst rasties ātrāk kā 2021. gada 1. janvāra. Visas pārējās izmaksas, kas nav tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas vai projektu vadības, var rasties tikai un vienīgi pēc atbalsta līguma ar Altumu noslēgšanas brīža. Vēl viena tāda nianse, cik tad daudz var saņemt šo te atbalstu par šīm tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksām, kas ir radušās pirms līguma parakstīšanas, tad kopumā ir attiecināms 50% apmērā no šīm te izmaksām, nodrošinot, ka kapitāla atlaides kopsumma nepārsniedz 50% no attiecināmo izmaksu aizdevumu apmēru. Citiem vārdiem, tās mājas, kuras iet uz 50% atbalsta apmēru, diemžēl nevarēs saņemt šo te un iekļaut šo te attiecināmo izmaksu kopsumā šīs tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksas. Savukārt tās mājas, kas iet uz atmesto fasādu un ventilējumu fasādi, varēs palielināt savu kapitāla atlaidi līdz kaut kādam līmenim, bet ne vairāk kā 50%, un iekļaut šo tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksas tur iekšā. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu māja ir saņēmusi atbalstu no pašvaldības, piemēram, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, tad, diemžēl, atbalsts no šīs programmas nebūs salāgojums un atbalsts no šīs programmas nebūs pieejams, lai neveidoto šīs dubultais valsts atbalsta aspekts. Vēl viena atšķirība būtiska, kas ir starp otro programmu, pirmo programmu un trešo programmu, ir tas, ka ir divas pieejas un divi ceļi daudzdzīvokļu mājai, kā iesniegt, cik gatavu projektu iesniegt programmā
no daudzdzīvokļu mājas. Tātad pirmā pieeja ir tā, kur māja ir diezgan augstā gatavībā un principā mājai jau ir izstrādāts tehniskās dokumentācijas projekts. Līdz ar to jau pie kapitāla atlaides rezervācijas māja iesniedz šo te pilno dokumentācijas paku, tā skaitā pilnvarojumu un arī tehnisko dokumentāciju. Un ja pat ir veikta varbūt piegādātāja atlase, tad arī šo dokumentāciju uzreiz visu sniedz iekšā. Šādā gadījumā, kad ir šī tehniskā dokumentācija, kapitāla atlaides rezervācijas termiņš ir 9 mēneši. Tātad jūs iesniedzat šo te pieteikumu, pilnvarojumu, pirmo balsojumu, ka gribat piedalīties programmā, tehnisko dokumentāciju. Mēs izskatām, pasakām, jā, mēs jums rezervējam šo te kapitāla atlaidi, un tajā brīdī jums iestājās 9 mēneši laika, kuru jāveic, ja nav veikta, jāatrod būvnieks, jāatrod būvuzraugs, autoru uzraugs, projektu vadītājs, jebkas, kas veiks jums darbus un sniegs pakalpojums jūsu programmā. Jāatrod finansētājs, kas finansēs jūsu projektu, un, protams, arī jāveic šis otrais balsojums par projekta realizācijas uzsākšanu un saistību uzņemšanos. Tātad 9 mēnešu laikā mums ir jānonāk līdz parakstītiem līgumam. Liels lūgums atcerēties to, ka tie 9 mēneši nenozīmē, ka 8. mēneša 29. dienā jūs iesniedzat Altumam dokumentus, un Altums nākamajā dienā jums iedot reku parakstam līgumus. Rēķinieties, ka Altumam vajag 2-3 nedēļas, lai izvērtētu šos dokumentus, jo, diemžēl, mums nākās vērtēt māju dzīvokļu īpašnieku līmenī, varbūt arī vēl kaut kādas detaļas precizēt, lai mēs varētu pieņemt lēmumu un tad vēl līgumu. Līdz ar to, principā, ir 8 mēneši, varbūt 1 nedēļa, lai šos dokumentus iesniegtu Altumam, un Altums varētu pieņemt lēmumu, un mēs paspētu parakstīt šo te līgumu. Otra versija ir tāda, kur mājai ir tikai vēlme, ir mājas balsojums, ka šo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizēt, bet nav izstrādāts šis projekts, nav šī tehniskā dokumentācija. Tad tajā gadījumā māja iesniedz uz kapitāla atlaides rezervāciju šo te pilnvarojumu dokumentu, izmaksu kopsavilkumu. Tomēr viņiem tai mājai būs jāmēģina un jāspēj pateikt, cik liela būs būvniecība, cik būs būvuzraudzība, cik būs projekta vadība. Un mēs uz šī pamata izsniegsim jums kapitāla atlaides rezervāciju uz 18 mēnešiem. Un tad šajā laikā jums būs jāveic šīs tehniskās dokumentācijas izstrāde, jāatrod piegādātāji, jāatrod finansētājs, jānobalso mājā par to, cik lieli jums tie maksājumi būs uz to kvadrātmetru, un jāiesniedz mums iekšā šie visi dokumenti. Atkal tā pati piezīme, kas iepriekšējā slaidā, rēķināties ar 17 mēnešiem, varbūt 1 nedēļu, atstājiet mums 2 līdz 3 nedēļas, lai mēs arī savā pusē varam šo te visu informāciju izskatīt, visu dokumentāciju, attiecīgi pieņemt lēmumu, un mēs tad varētu parakstīt līgumu. Neatkarīgi no tā, pirmā pieeja, otrā pieeja, pirmais solis visās pieejās ir viens. Ir jābūt dzīvokļu īpašnieku apspriedei, kopsapulces vai aptaujas veidā, kurā tad vienojās par dalību programmā, par pilnvarojumu pilnvarotajai personai un par ēkas energo certifikātu izstrādāšanu. Būtiska piezīme ir tāda, ja gadījumā jums jau bija mājā pieņemts balsojums par dalību, piemēram, otrajā programmā, tad noteikti jums nav vajadzīgs otrs atkal jauns balsojums. Derēs arī vecās programmas šis te balsojums. Un dzīvokļu īpašnieku lēmumu paraugi ir pieejami jau mūsu mājaslapā. Šai prezentācijā gan būs pieejami, bet viņi tika publicēti vakarā. Līdz ar to tur jau var skatīt jau šos te aptaujas un kopsapulces protokolus un droši viņus izmantot. Un jau varbūt jau domāt par to, kad organizēt aptauju vai kopsapulci. Svarīgas praktiskas lietas pirms pieteikuma iesniegšanas. Biedrības gadījumā aicinu pārliecināties, ka uzņēmuma reģistrā ir ieraksts par patiesā labuma guvējiem. Noteikti neaizmirstiet laicīgi reģistrēties Mans Altuma platformā, kas principā ir tas informācijas kanāls, kurā Altuma un māja apmainās ar dokumentiem, kurā tiek iesniegti pieteikumi. Un pirms paša pieteikuma iesniegšanas kapitāla atlaides rezervācijā jums noteikti būs, ja jūs neesat jau Altuma klients, būs jāizpild klienta anketu.
Un to ir jāparaksta arī pilnvarotās personas parakstiesīgajiem personām. Tad, kad jums būs apstiprināta šī klienta anketa no Altuma puses, tad jūs arī vispār varēsiet iesniegt pieteikumus, jebkādus, vai rezervācijai, vai atbalsta saņemšanai, vai pat izmaksāšanai. Un atceramies, ka visus dokumentus, ko sniedz iekšā mans Altumā, kas ir apliecināti no pilnvarotās personas puses, to ir jābūt parakstītas pilnvarotās personas, parakstiesīgās personas. Tātad, kā es teicu, sākumā ir šis pieteikums kapitāla atlaides rezervācijā, tad 9 vai 18 mēneši, lai šo te veiktu savus mājas darbus, un tad ir atkal jauns pieteikums atbalsta piešķiršanai, mēs pieņemam lēmumu par atbalsta piešķiršanu, parakstam līgumu un mājas renovācijas process uzsākās. Tātad pieteikums kapitāla atlaides rezervācijai, kapitāla atlaides apmēru jūs noteikti varat izmantot Altuma mājaslapā, ir pieejams kalkulators jau tagad, kur šo kapitālu tagad nav, vēl nav, būs nākamnedēļ sākumā. Tātad kapitāla atlaides rezervācijas pieteikums jāiesniedz mans Altumu. Būtiski jums zināt ir tas, ka, piemēram, varbūt tajā otrajā pieejā ir tāds neliels stress, kā vispār saprast, kādas izmaksas man projektam būs, jo nav nekāda aprēķina par māju, vispār, ko tur vajag darīt un tam līdzīgi. No Altuma puses, tātad izsniedzot šo sākotnēju atzinumu, mēs pateiksim, kādu mēs rezervējam kapitāla atlaidi. Bet pie tiem cipariem, ko jūs būsiet sarēķinājuši, mēs pierēķināsim 20% klāt. Ja gadījumā laika periodā, kamēr jūs pieņemat lēmumus, meklējat piegādātājs, cenas bišķiņ pasvērstās tirgū, līdz ar to, lai nebūtu kaut kādi, lai tas nenāk pa sliktu mājai. Altuma atzinumu izsniedz pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas, un, kā es arī teicu, tad sākotnējais atzinums derīgs 9 vai 18 mēnešus, bet ne ilgāk kā līdz 28. gada martam. Jāatcerieties, ka projekti jāpabeidz līdz 29. gada 31. martam. Tātad, principā, līdz 28. gada 1. martam tas ir maksimums, līdz kuram sākotnējais atzinums būs derīgs. Un, ja šajā laikā netiek noslēgts atbalsta līgums, tad, diemžēl, sākotnējais atzinums nebūs derīgs un pieteikums būs jāiesniedz jauns, ja vien programma būs vaļā. Par piegādātāju atlasi nedaudz, tātad te gan nekas nav mainījies, ja pilnvarotā persona ir biedrība vai privātie apsaimniekotāji, tad tirgus atlasī, tad piegādātāja atlases veids tirgus izpētes veidē, pavisam vienkārši rakstiski aptaujājot ieteiktos zināmos pakalpojumu un pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus. Savukārt, ja jūs esat pašvaldība kapitāla sabiedrība, tad jāizmanto iepirkumā, tātad piegādāja atlasē šie izmantojot ministra kabineta noteikumu 104. Man ir jautāts, vai biedrības un privāti apsaimniekotāji arī var iet pēc šiem 104 noteikumiem. Jā, var. Tad tiek publicēts publiski šis iepirkums un sagaida. Nav jādomā, kam sūtīt, bet iesniedz tie, kuri vēlas jūsu māju renovēt. Savukārt, otrādāk pašvaldību kapitāla sabiedrības, diemžēl, nevar pāriet uz tirgus izpēti, jo tomēr ir publiskā iepirkuma likuma subjekta nosacījums. Un visbeidzot mājaslapa. Šī ir jaunās programmas mājaslapa, kur jūs redzat, ka ir par programmu kopējs sakāmais, un tad, uzspiežot, kā īstenot pirmā pieeja, tur parādīsies soļu karte, kā secīgi, kā nonākt no idejas līdz pabeigtam projektam, un zem katras solīša būs ļoti daudz dokumentācijas vērtīgas, kuras aicinu iepazīties un izmantot savā darbā. Tāpat arī zem otrās pieejas. Šobrīd šī mājaslapa tikai bagātinās ar dažādiem dokumentiem, ieteikumiem, vadlīnijām, arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu mēs papildinām, un pie kalkulatoriem tur varēsiet atrast gan aizdevumu atmaksas kalkulatoru, gan arī šo kapitāla atlaides aprēķina kalkulatoru. Un, ja tomēr interesē iepriekšējo programmu rezultāti, tad programma 2016-2023, zem tās jūs varat atrast diezgan detalizētu informāciju par visiem 623 projektiem, kas ir realizēti tās programmas ietvaros. Un, tur var atrast informāciju gan par būvniekiem, gan par pakalpojumu sniedzējiem, gan par mājas perimetriem. Tad tur var saskaitīt Valmieras mājas, Madonas mājas, visas pēc kārtas tur ir atrodamas. Viss. Paldies, jau. Aplausīt.